Vēlēšana laiks ir demokrātijas svētki, tomēr šajā laikā var parādīties negodprātīgi mēģinājumi atturēt tevi no balsošanas, ietekmēt tavu politisko izvēli vai apšaubīt vēlēšanu godīgumu. Aicinu sevišķi uzmanīties pēdējās dienās pirms vēlēšanām vai vēlēšanu dienā, kad informatīvajā telpā var izplatīties emocionāli un neticami pēdējā brīža paziņojumi, fotogrāfijas, video vai audio materiāli. Šajā laikā kāds var apzināti censties manipulēt ar informāciju, lai radītu haosu un sētu tevī šaubas. Ko darīt, lai neiekristu dezinformatoru lamatās? Saglabā veselīgu skepsi. Ja kaut kas izklausās pārāk labi vai pārāk slikti, lai tā būtu patiesība, iespējams, tā arī ir. Pārbaudi avotus, izmanto tikai uzticamus un zināmus informācijas kanālus. Nedalies tālāk ar sensacionālu informāciju. Dalīšanās nepārbaudītā informācijā veicina dezinformācijas izplatīšanos. Ja redzi vai dzirdi informāciju, kas šķiet aizdomīga, ziņo par to kompetentajām iestādēm, kas sargā vēlēšanas, lai tās notiktu godīgi un droši. Knab par pārkāpumiem publiskās iekštelpās un ārtelpās, preses izdevumos vai internetā. Valsts policijai par nekārtībām vēlēšanu iecirkņos vai to tuvumā. NPLP par pārkāpumiem elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Valsts valodas centram par aģitācijas materiāliem, kas nav latviešu valodā, un citiem pārkāpumiem Latvijas valsts valodas lietojumā. Par informācijas manipulācijām ziņo arī platformā www.melnsuzbalta.lv.